Ir 27. jūnijas, šodien zīmīga diena Latvijas spīdvejam. Pirmās nopietnās sacensības šovakar Biķernieku kompleksā sporta bāzē. Rīgā tāda sacensība nav bijis. Padomu laikā šeit bija vienreiz Zviedrijas otrā izlase. Ļoti spēcīga komanda tam laikam. Šeit bija draudzības sacensības, junioru sacensības starp bijušo sociālvalstu junioru izlasēm. Šeit bija PSRS junioru čempionāta fināls, ko starp citu daugavpilietis Tkačuks toreiz vinnēja. Un šeit pat divreiz, ja trīsreiz bija fināls. Tās bija labas sacensības, bet tās nevienas nestāv blakus šim līmenim, kāds ir tagad. Tātad šīs sacensības būs? Šīs būs nākamā gada Grand Prix pretendentu pusfināls. 7 labākie tiek finālā, un no fināla tikai 3 aizies uz nākamā gada Grand Prix seriālu. Tā kā te ir tie, kuri jau ir nonākuši gandrīz līdz pašām Grand Prix durvīm. Mūsējie? Andžejs Ļebeģevs, Tjaspožoks, Maksims Bogdanovs, 3. Es ceru, ka vismaz viens septītniekā tiks. Es ceru, ka visi pabeigs laicīgi darbu šajā tāda nosacīta darba sestdienā un pēcsvētku darba sestdienā un ieradīsies apskatīties. Un starp citu arī tie, kuri dzīvo tālāk, LTV 7 visu varēs redzēt. Šovakar 6. Biķernieku kompleksā sporta bāzes jaunajā spīdveja stadionā. Pasaules līmeņa mači.